Lai mēs kaut ko iemācītos, tad ir jāsaprot dabiski mācīšanās soļi. Kāds tad īsti ir tas mācību process dabā? Šajā ziņā man vienmēr ir bijis jautājums, kā mazuļi iemācās runāt valodā, kuru viņi nekad nav zinājuši iepriekš. Un tas notiek visā pasaulē mums apkārt zemeslodē. Ja mēs salīdzinām ar pieaugušajiem, tad viņiem ir grāmatas, bet vienalga svešvalodu mācīšanās notiek grūtāk. Bet tagad mēs zinām, kas ir tie mācīšanās soļi. Un tieši tādēļ mēs izstāstīsim tev 4 mācīšanās soļus. Pirmais solis – iegremdējies vidē. Radi sev apkārt vidi, kurā tev nepieciešama informācija ir pastāvīgajā apritē. Un ja mēs padomājam par mazuļiem, tad viņi visu laiku atrodas vidē, kur dzird savu vecāku sarunas. Un lai arī pat nesaprot tos vārdus, bet viņi tos nepārtraukti dzird. Un tāpēc arī tu mācies saklausīt un saprast varbūt kāds svešvārds ķīmijai. Un pamēģini atcerēties, kādu tu pēdējo reizi esi sēdējis pie pusdienu galda un ar kādu esi runājis par ķīmiju. Un vairums cilvēku noteikti pateikt – nekad. Lai uzsāktu mainīt vidi sev apkārt, sāc ar mazo soli. Izprintē periodisko tabulu, jo lielāk, jo labāk, un uzlīmē sev uz sienas. Man starp citu bērnu dārzā mamma uzdāvināja periodisko tabulu, kuru mēs uzlīmējam vannas istabā, un es sežot vannā varēju jau skatīties tos elementus un pat sāku pamanīt kaut kādas sakarības, kas man vēl līdz galam nebija saprotamas. Tieši tādēļ arī Vladislavs ir starptautiskas olimpiādas uzvarētājs. Vēl viens veids, kā tu vari iegremdēties ķīmijā, tas ir skatīties YouTube video. Ir ļoti daudz interesanti kanāli, kur stāsta par ķīmiju, un viens no tiem ir Laboratoriem zinātnes skolas YouTube kanāls. Tur ir tādi video, ko izmanto skolotāji visā Latvijā, ja tad savās ķīmijas stundās. Vēl viens interesants materiāls ir Periodic Table of Videos, kur var uzspiest periodiskajā tabulā uz noteikta elementa, un tad atveras video, kur paskaidrots par elementu vairāk, un arī kādi savienojumi un kādas īpašības tam elementam ir. Vēl viens kanāls ir Toysoi. To ir izveidojis viens igaunis. Un tur ir iespējams apstīties sākumā video par katru ķīmisko elementu, un pēc tam daudz dažādas interesantas eksperiments par materiāliem, kas mums ir apkārt. Ja interesē ķīmija, kāda tā notiek laboratorijās, tāda nopietna līmeņa ķīmija, ar nopietniem skaidrojumiem, bet tāpat ļoti aizrautīga. Es varu ieteikt 2 kanālus, Nile Red un Nerd Rage. Otrais solis ir runā. Tas nozīmē, mēģini runāt par tām lietām, kuras esi iemācījies. Ja pasties uz maziem bērniem, tad viņi arī sākumā klausās, ko vecāki runā, un pēc tam atkārto. Tieši tāpat arī tu, dzirdot kaut kādus nepazīstamus vārdus, mēģini tos izrunāt. Varbūt sākumā sanāks tā, bet vienreiz, otrais, tad jau sanāks izrunāt ļoti labi. Vai ir grūti iemācīties 10 vārdus no galvas? Ja salīdzināt ar dzejolīti, kur 4 rindiņas ir, tur jau ir vairāk kā 10 vārdi. Bet maz bērni to var iemācīties diezgan viegli. Tāpēc mēs kopīgi iemācīsimies 10 vārdus, kas ir 10 ķīmisko elementu nosaukumi. Tie ir pirmie 10 ķīmiskie elementi. Tagad es teikšu ķīmisko elementu nosaukumus, un Mārtiņš paskaidros, kurā vietā katrs ķīmiskais elements ir sastopams. Atkārto man līdzi. Ūdeņradis. Tas ir izplatītākais elements visā visumā. Hēlijs. Tas ir nosaukts par godu saulē, bet diezgan viegli var iedomāties helija balonu. Litijs. Litijs ir tava telefona akumulatorā. Berillijs. Ir sastopams dažos dārgakmeņos, piemēram, smaragds, un visticamāk zini grāmatu Smaragda pilsētas burvis. Bors. Ir sastopams boraksā, un to izmanto pašgatavotu slaimu taisīšanai. Ogleklis. Ugunskura oglīte un dimants. Interesanti tas, ka dimants sadeg tikpat viegli kā oglītes. Slāpeklis. Tas ir sastopams olbaltumvielās, kas ir nepieciešams mūsu uzturā. Skābeklis. To mēs ieelpojam. Fluors.
lai iztīrītu zobus un lai tie būtu stipri, tad to pievieno zobpastā. Un 10. neons. Neons pulzītes. Tās ir tādas reklāmas izkārtnītes, kuras šad tad var pilsētā redzēt. 3. solis – lasi uzrakstus. Kad bērns iemācās atpazīt skaņu grafisko attēlojumu, burtus, tad viņš pēc tam mēģina tos salikt kopā, veidojot vārdus. Un tas ir pirmais solis, lai iemācītos lasīt. Pamēģini periodiskajā tabulā atrast tos 10 elementus, kurus tikko nosaucām. Ūdeņradi, hēlijs, lītijs, berīlijs, bors, ogleklis, slāpeklis, skābeklis, fluors, neons. 4. solis – pieraksti. Kad bērns iemācās lasīt un atpazīt visus tos burtus un vārdus, tad viņš paņem pildspalvu rokās un sākumā ar drukātiem burtiem mēģina to pierakstīt. Pēc tam jau tālāk var mācīties arī ar rakstītiem burtiem. Bet tieši tagad paņem baltu lapu, pildspalvu un uzraksti visus tos 10 nosaukums, kurus tikko esi iemācījies. Un, ja ir grūti un nevar uzreiz atcerēties, paņem sākumā noraksti. Vai vēl tu vari arī iemācīties nevis visu 10, bet 3. Iemācies pirmos 3 ķīmiskos elementus, tad ūdeņradis, hēlijs, lītijs. Pēc tam vēl 3, kas ir berilijs, bors, ogleklis. Tad skaties līdz 10, pavisam vienkārši. Tad visus 10 zinās. Tad dari, līdz sanāk 100%. Sasniegumi notiek pakāpeniski, maziem solīšiem uz priekšu. Iedomājies, ja tev ir jāpārvieto vesels kalns, visu kalnu uzreiz pārvietot nav iespējams. Toties, ja tu paņem akmeni, tādu, ko tu vari pacelt, aiznes noliec, 2, 3 reizi, beigās sanāk viss kalns, atrodas tur, kur tu jau sākumā to gribi redzēt. Un tāpat arī ar uzdevumiem un ar jaunu vielu. Ja tu gribi kaut ko iemācīties, mācies pa maziem solīšiem un noteikti pēc katra maza panākuma sevi uzslavē. Lai saprastu ķīmiju, tad ir jāsaprot ķīmijas valoda. Un šeit mēs varam to sadalīt pa 3 līmeņiem. Pirmais līmenis ir valodā burti, šajā gadījumā simbolu ķīmisko elementu periodiskajā tabulā. Otrais līmenis valodā parasti ir vārdi. Šajā gadījumā mēs saliekam vairākus ķīmiskos elementus kopā, iegūstam molekulu formulu. Un 3. līmenis, tas ir teikums, kad mēs saliekam vairākus vārdus kopā. Un šajā gadījumā ķīmijā tā ir ķīmiskā reakcija, kur mums ir vairākas molekulu formulas kopā kaut kādā saistībā. Un tādēļ pirmo līmeni burtus mēs simbolus apgūstam pirmajā sadaļā no 7. Otro līmeni molekulu formulas mēs apgūstam 1. un 2. sadaļā no 7. Un sākot ar 3. ķīmiskās reakcijas. Mācību kurs ķīmijas uzdevumu risināšana ir sadalīts pa maziem solīšiem, pa maziem video, kurā katrā koncentrējamies uz kaut kādu konkrētu tematu. Un arī ir tādi video, kur mēs saliekam jau zināmas lietas un fokusējamies tad uz to prasmju attīstīšanu. Atceries, šodien tu zini vairāk nekā vakar. Tādēļ uzslavē sevi un risini kopā ar mums!